Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Mani sauc Ilze Čerevko, un esmu šī podkāsta idejas autore. Turpmākajos raidījumos mēs jūs iepazīstināsim ar uzņēmējiem, uzņēmumiem, kuri ir spējuši sakārtot savus procesus, efektivizēt tos, digitalizēt, lai strādātu gudrāk, nevis smagāk. Kā arī iztaujāsim nozares ekspertus, kuri palīdz šādiem uzņēmumiem sasniegt labāk rezultātus. Iedomāsimies uzņēmumu, kurš atrodas Latvijā, darbojas metāla ražošanas nozarē, ne Rīgā, un ir jau vairāk kā 30 gadus šajā arodā. Bet kopš šī laika, kad uzņēmums dibināts kā vairāk pirms šiem 30 gadiem, nevienu dienu uzņēmums nav padomājis par to, ka varētu strādāt savādāk, kaut ko optimizēt, kaut ko sakārtot. Šīs metodes ir vienas un tādas pašas šo visu gadu laikā. Ieejot ražošanas uzņēmuma telpās, var redzēt, ka telpas ir novecojušas, iekārtas nav pirmā svaiguma, bet tas jau nekas, jo ne jau telpas un iekārtas rada šo pienesumu uzņēmumam. Tie ir cilvēki un procesi, kas ir jāsakārto. Un ejot ekskursijā pa šo uzņēmumu, iekrita acīs vairākas epizodes, kuras uzreiz gribējās sakārtot. Pirmā lieta bija tā, ka mēs ejot pa ražotni, redzējām vairākus cilvēkus, kas staigā. Var redzēt, ka viņi ir tā kā apmaldījušies, tā kā kaut ko meklē, tā kā nezin, kur viņi iet, no kurienes nāk. Un vienam darbiniekam mēs uzskrienam virsū vairāk kā 3 reizes. Un tad viņam mūsu gids, arī, kas no uzņēmuma pārstāvis, jautā, kas noticis? Kur tu meklē kādu vai kas par lietu? Uzņēmuma tas darbinieks saka, jā, es esmu pazaudējis vai kāds ir paņēmis manus palešu ratiņus, es nevaru tos atrast, tagad meklēju. Un tā viņš arī aizgāja tālāk meklēdams. Nākamā vieta, kur mēs apstājāmies, bija apdares cehs, kurā tiek krāsotas šīs metāla detaļas, un mēs bijām liecinieki sarunai starp darbinieku un brigadieri par to, ka darbinieks tajā dienā nebija sataisījis, nokrāsojis tās detaļas, kas tiešām ir vajadzīgas. To, ko viņš bija izdarījis, tas nebija tik steidzīgi un varēja gaidīt vairākas dienas. Protams, darbinieks taisnojās, ka viņš nav sapratis, viņš nav redzējis, viņš atnāca, viņam šīs detaļas bija uz galda, paņēma un nokrāsoja, nedomājot, vai tas ir vajadzīgs šodien vai nē, bija acu priekšā nokrāsoja. Un tad mūs uzņēmuma vadītājs aizveda pie jaunākā lepnuma uzņēmumā, tā bija jauna CNC iekārta, dārga iekārta, bet mēs jau redzējām, ka šai iekārtai apkārt bija saradušās daudz paletes ar produkciju, kura jau bija daļa apputējusi, un mēs sakām, kāpēc jūs te tik daudz to produkciju ražojat, šeit ļoti lieli krājumi rodās. Uzņēmuma vadītājs saka, šī ir jauna iekārta, viņa bija ļoti dārga, mēs viņu darbinām tagad 100% dienu un nakti, jo vairāk mēs viņu darbināsim, jo ātrāk mēs viņu atpelnīsim. Protams, lieki ir teikt, ka šie krājumi, kas rodās pie šīs jaunās iekārtas, viņi šeit stāv un uzglabājās, jo nākamie ražošanas posmi vienkārši netiek galā ar to darba apjomu, ko saražo šajā iecirknī. Un tā diena gāja uz beigām, cilvēki gāja mājās, darba beidzās. Mēs uzgājām augšā parunāties par to, ko mēs redzējām, kā mums patika. Un satikām tur pārdošanas vadītāju, kurš sēdēja pie datora, tādiem surkaniem vojgiem un drukāja ļoti cītīgi pavadzīmes, transporta dokumentus, visus tos kravas dokumentus, lai varētu aizsūtīt vēl pēdējās kravas, kas gāja ārā tajā dienā. Un tad mēs ar viņu tā arī runājām, ka dažiem jau darba diena beigusies, bet daži vēl strādā ļoti cītīgi. Un viņš teica, ka ar pienākumu apjomu viņš vairs netiek galā, jo ir ļoti daudz manuālā darba. Manuāli sistēmā ir jāievada klienta pasūtījumi, jāveido rēķini, nosūtīšanas un transporta dokumenti, bet viņš par to nesūdzas, un viņam liekas, ka ar to darbu viņš arī tiktu galā. Tas, kas viņam visvairāk ikdienā noēd laiku, ir tas, ka
ražošana visu laiku pārceļ datumus, kavē, un viņam ir jākomunicē visu laiku ar klientu, stāstot, ka atkal kavēsies, norunājot jaunus piegādes termiņus, apsolot atlaides. Bieži vien arī nākas kaut ko pamelot, jo viņš saka, ka katru reizi teikt, ka ir gadījies brāķis, jau sāk palikt nērti, tad sāk domāt citas situācijas, kāpēc produkcija nenonāks pie klienta laikā. Un, protams, pēc šī stāsta, ko stāstīja pārdošanas vadītājs, un redzot to, kas notiek ražošanā, nav brīnums, ka ir šāda disonance starp pārdošanu un ražošanu. Braucot mājās, es domāju, cik žēl, ka 21. gadsimtā ir šādi uzņēmumi, kuri varētu strādāt labāk, efektīvāk, jo cilvēki tur bija ļoti jauki. Produkcija, ko ražoja, arī bija skaista un vajadzīga. Vienīgais, kas tur ir vajadzīgs, sakārtot procesus tā, lai viss strādātu kā pa diedziņu, cilvēki būtu apmierināti un būtu labāks rezultāts. Es pati šobrīd strādāju uzņēmumā Moneo Latvija, kas nodarbojas ar uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu ieviešanu uzņēmumos. Mēs arī izstrādājam šīs sistēmas, tā ir grāmatvedības uzskaita, noliktavas uzskaita, ražošanas uzskaita, un bieži vien mūsu klienti lūdz mums izstrādāt risinājumu brāķu uzskaitai. Un tad arī liekas, kāpēc jūs tērējat naudu brāķu uzskaites izstrādei? Varbūt izdevīgāk tomēr ir veidot kaut kādus risinājumus un procesus, lai izskaustu šo brāķi, lai tiktu no tā vaļā. Un šādas idejas jau man arī nav bijušas no laika gala. Arī es agrāk nezināju neko par to, ka var strādāt labāk un efektīvāk. Un pirmo reizi ar to es saskāros tad, kad strādāju mēbeļu ražotnē, uzņēmumā, kas ražo mēbeles, par finansistu, un arī tur es ieviesu uzņēmumu uzskaitas sistēmu. Uzņēmuma īstenībā gāja labi. 100% latviešu kapitāls, vietējais uzņēmums, 2 īpašnieki, ražojam skaistas mēbeles, klientu pasūtījumi nāk. Bet 2016. gada nogalē viens no klientiem, kas sastādīja 20% no apgrozījuma, pateica, ka viņš atradis citu ražotāju. Un 20%, lai jūs saprastu, tātad uzņēmumam bija 5 miljoni apgrozījums uz to brīdi, un šis aizejošais uzņēmums ienesa 1 miljonu kopējā apgrozījumā. Sākās tāda viegla panika. Pārdevēji strādāja uz to, lai aizpildītu šo apgrozījumu kritumu ar jauniem klientiem, jauniem produktiem. Es savukārt domāju, ir jābūt kaut kādam veidam, kā gudrāk pārvaldīt izmaksas, bet es neko par to vēl tad nezināju. Sāku par to interesēties un uzdūros, ka Latvijā ir tāda biznesa efektivitātes asociācija, un asociācija ir izdevusi grāmatu ar nosaukumu Lean risinājumi efektīvākam biznesam. Sāku šo grāmatu lasīt, un es redzu, šis, viss, kas tur rakstīts tajā grāmatā, tiešām ir ļoti vērtīgs. Aizgājot šīm idejām uz uzņēmumu, sākotnēji man neviens nebija par to sajūsmā, bet beigās man iznāca uzņēmuma vadītāji pārliecināt ar to, ka tad jūs pelnīsiet vairāk, ja jūs sakārtosieties. Un tā uzņēmuma vadītāji mums deva zaļo gaismu, un kopā ar savu Lean treneru komandu mēs sākām transformācijas procesu uzņēmumā. Pirmais, ar ko mēs sākām, ir, protams, vizuālā pārvaldība. Tas ir visiem skaidri redzams, un arī pašiem ir ātrāk redzams šis rezultāts. Metām ārā visu lieko, marķējām plauktus, marķējām grīdas, kārtojām visu vietās. Un bija viens tāds gadījums, ka slīpēšanas cehā tur bija tāda sastatne, kura bija pilna ar dažādām detaļām, kuras gaidīja brīdi, kad varbūt viņas kādreiz noderēs. Tās detaļas visas tika izmestas laukā, un šī sastatne paliek tukša, un es stāvu un es skatos uz to sastatni un skaļi domāju, kā tad mēs, lai panākam, ka viņi atkal neaizaug. Un mans kolēģis saka, daram tā, vienkārši nojaucam to sastatni, nebūs sastatnes, nebūs problēma. Un nojaucot šo sastatni, mēs ieguvām vietu vēl vienam papildus darba galdam. Un tādā veidā šī vieta ražotnē tika daudz efektīvāk izmantota nekā līdz šim.
Un otrs tāds pagrieziena punkts uzņēmumā bija paši cilvēki kļuva daudz atvērtāki, sadarboties gribošāki un nāca ar idejām, mazām idejām, ikdienas darba uzlabošanai, ne tikai sava ikdienas darba uzlabošanai, arī savu kolēģu un vispār uzņēma kopējā labuma nodrošināšanai. Kā vienu no piemēriem es varu minēt apdares cehā, kur tiek krāsotas detaļas. Ja ir šī gruntēšana, tad pēc gruntēšanas tās detaļas tiek slīpētas, un slīpējot tumšās detaļas, tur ir ļoti daudz tumšu putekļu, melnu putekļu. Un šis galds katru reizi pēc melnajām detaļām ir jānomazgā, jānoberž, lai pēc tam varētu strādāt ar gaišajām detaļām. Uzņēmuma darbinieki bija sarēķinājuši, ka aptuveni 32 stundas gadā viņi patērē šī galda mazgāšanai. Nav tā kā milzīgs laiks, bet tajā pat laikā, kāpēc to darīt, ja to var nedarīt. Un uzņēmuma darbinieki bija no atgriezumiem uztaisījuši vēl vienu galda virsmu, pārklājuši to ar gaišu tādu materiālu, un vairs nemazgā galdu, vienkārši nomaina galda virsmas. Ir tumšās detaļas, ir viena galda virsma, ir gaišās detaļas, ir otra galda virsma. Un tādā veidā uzņēmums no darbiniekiem ieguva daudz labas un vērtīgas idejas, kuras patiesībā jau pašu darbinieku ikdienu arī atviegloja. Kopā mācoties ar uzņēmumu par šīm visām idejām, es sapratu, ka tas strādā arī personīgajā dzīvē. Un daudz no šīm metodēm un prasmēm es esmu pārnesusi arī uz savu ikdienu. Mans pats svarīgākais un dārgākais resurss, protams, ir laiks. Un es visu laiku skatos, kas ir tas, ko es varētu nedarīt vai darīt mazāk. Piemēram, iepirkties pārtiku. Es eju vienreiz nedēļā ar sarakstiņu, lai nebūtu katru dienu jābrauc veikalā. Tas ne tikai laiku ietaupa, bet arī naudu, ticiet man. Nu, lūk, un arī ēdienu es gatavoju visai nedēļai, visādus pusfabrikātus, ko var uzsildīt, ko var pagatavot, lai katru dienu nākot no mājās no darba nebūtu jāgatavo ēst. Tas ir viens no maniem tādiem efektivitātes rīkiem, ko es tiešām ļoti novērtēju, bet katru dienu es domāju par to, kā vēl labāk uzlabot savu ikdienu. Esmu tikusi arī vaļā no televīzora skatīšanās. Efektivitāte, produktivitāte ir apvīta ar daudz dažādiem mītiem. Viens no mītiem, ka tas ir dārgi, ka to var atļauties tikai lieli uzņēmumi, ka tas nedara visiem, ka iespējams mums nemaz nav tik slikti, ja mēs turpināsim šādā pat garā, gan jau arī saulīte mūsu logos iespīdēs. Bet tas viss ir saistīts ar domāšanu. Domāšana, piemēram, pieņemsim, es vēlos ēst veselīgi. Un mana paradigma, veselīgs ēdiens ir negaršīgs. Tātad skaidrs, kamēr es dzīvošu ar pārliecību, ka veselīgs ēdiens ir negaršīgs, tikmēr es nesākšu ēst veselīgi. Un tas pats ir arī ar uzņēmumiem. Kamēr uzņēmumi teiks, mums nav laika, mums ir jāstrādā, mums jādzēš ugunsgrēki, mums nav laika domāt par kaut kādiem uzlabojumiem, par kaut kādiem digitalizācijām, efektivizācijām. Kamēr nebūs šī domāšanas maiņa, tikmēr arī, teiksim tā, nekas nenotiks. Mans kolēģis pagājušā gadā rakstīja bakalaura darbu tieši par uzņēmumu procesu digitalizēšanu un optimizēšanu. Šī bakalaura darba ietvaros viņš veica pētījumu, vairāk 10 Latvijas uzņēmumi atsaucās šim pētījumam, un viens no jautājumiem bija, kas ir šie svarīgākie faktori, pēc kā jūs izvēlaties ar kādiem partneriem strādāt digitalizācijas procesos. Un galvenais faktors tika minēta cena. Un tas, ko es gribu teikt, ka kamēr uzņēmumi uz šiem visiem izdevumiem skatīsies kā tiešām uz izmaksām, nevis uz ieguldījumiem, investīcijām gaišākā nākotnē, tikmēr arī cena vienmēr prevalēs visam priekšā. Bet patiesībā uz to ir jāskatās kā uz ieguldījumu, nevis kā izmaksām uz šīm visām izmaksām, kas saistītas ar procesu uzlabošanu. Pavisam jau melnu bildi arī negribās mālēt.
es darbojos uzņēmuma biznesa efektivitātes asociācijā kā eksperte, un ja vairākus gadus atpakaļ bija tā, ka ar efektivitātes un produktivitātes sasniegumiem lepojās, dalījās pieredzē daži uzņēmumi un katru gadu vien un tie paši, tad šobrīd jau šo uzņēmumu skaits palielinās un var redzēt, ka arvien vairāk uzņēmumu par to domā. Un par to būs jādomā arī turpmāk. Es gribētu pat apgalvot, ka šī visa filozofija par to, kā strādāt efektīvāk, turpmāk uzņēmumos būs tikpat svarīga kā grāmatvedība. Piemēram, pirmkārt, darba spēks. Darba spēka nepaliek vairāk. Jau šobrīd mēs jūtam darba spēka trūkumu, un ar gadiem tas tikai pieaugs. Lai uzņēmumi varētu sasniegt tādus pašus rezultātus ar esošo darbinieku skaitu, būs jādomā un jāsāk analizēt, ko mēs darām, kā mēs darām, cik ātri, cik efektīvi mēs strādājam, lai ietaupītu šos darbinieku resursus. Nākamais ir uzņēmumu procesu digitalizācija. Mēs šobrīd arī sastopamies ar to, ka aiziet uz uzņēmumu, kad uzņēmums stāsta par saviem procesiem, mēs saprotam, ka vispirms viņiem jāizdara savs mājas darbs, jāsakārto viss, un tad mēs šo kārtību varam ielikt sistēmā, un sistēma var strādāt roku rokā ar dzīvē notiekošo. Kamēr dzīvē ir bardaks un haoss, tikmēr mēs varam digitalizēt haosu, bet rezultāts nekāds labais nebūs. Tāpēc uzņēmumi, kuri vēlās iet šo automatizācijas ceļu, viņiem vispirms ir jāsakārto, lai viss strādā arī bez automatizācijas. Trešais ir klienti. Klienti šobrīd ir ļoti izvēlīgi. Klientiem vajag visu ātri, par labu cenu, labā kvalitātē un lai tas ir vidē draudzīgs. Un šādas prasības vienlaicīgi un pilnā komplektā var nodrošināt tiešām tikai sakārtot uzņēmumi. Un ceturtais, ko es gribu pieminēt, ir tas, ka mainās mūsu ikdiena, mainās mūsu domāšana, mainās mūsu attiecības ar laiku, ko mēs pavadām darbā. Ja pagājušā gadsimta sākumā un vidū ļoti daudzi uzņēmumi un darbinieki strādāja 6-7 dienas nedēļā garas darba stundas, tad šobrīd mēs arvien vairāk dzirdam par to, ka ir domas un idejas par to, ka varētu strādāt 4 dienas nedēļā, 6 stundas dienā, un tā jau nav utopija. Vairākās valstīs jau tas notiek. Bet, lai to panāktu, ir jāsaprot, kas mums ir jādara citādāk, lai to pašu rezultātu sasniegtu īsākā laika periodā. Es pat gribētu pārfrāzēt, nevis jādara citādāk, bet kas mums vispār nebūtu vairs jādara, ko mēs daram lieku, lai mēs to pašu rezultātu sasniegtu nevis 8 stundās darba diena, bet 6 stundās. Un es jūs aicinu, jūs varat padomāt, kas ir tas, ko jūs varētu nedarīt, sasniedzot to pašu rezultātu, bet strādāt 6 stundas, nevis 8 stundas. Ierakstiet komentāros, kādas ir jūsu idejas, kā jūs varētu tikt līdz veselīgākam darba un privātās dzīves līdzsvaram. Es varu izstāstīt vienu stāstu par uzņēmumu, kurā mēs nesen ieviesām sistēmu. Uzņēmums darbojas pārtikas ražošanā. Radies ir pagājušā gadsimta 1960 kaut kādi gadi. Un uzņēmuma vadība vēl ar vienu netic, ka sistēmas sakārtošana viņiem varētu palīdzēt. Digitalizāciju piespiež ārēji apstākļi. Bet ar dažiem cilvēkiem, kas ir ļoti, ļoti aizrāvušies ar šo ideju, mēs sapratām, ka mums ir jādara kaut kas lietas labā, lai pārliecinātu vadību. Tā kā uzņēmuma ražotnes atrodas vairākās Latvijas vietās, tad vienā mazā ražotnītē mēs sākām pilotu projektu. Un uzreiz pēc ražošanas sistēmas ieviešanas pirmajā sapulcē uzņēmuma vadītājs jautās šim mazās ražošanas ražotnīcas vadītājiem, kāds ir jūsu gatavās produkcijas atlikums noliktavā? Un par lielu pārsteigumu vadītājiem ražotnes vadītājs
atbildi sniedza vienkārši vienā brīdī, dažās minūtēs. Un ne tikai par to, cik daudz ir gatavā produkcija, bet vēl pa gatavās produkcijas grupām viņš varēja iedot informāciju, kas agrāk vispār nebija iespējams. Un šis ražošanas vadītājs šobrīd jau ietaupa vairākas stundas nedēļā, neveidojot atskaites vadībai par noliktavas atlikumiem, par artikulu apgrozību, saražoto produkciju, pārdošanas apjomiem. Mēs parēķinājām aptuveni 300 stundas gadā viņš ietaupa. Un šis ir ceļš uz īsāku darba dienu. Es varu teikt, ka šis ražošanas vadītājs jau varētu strādāt vai nu 4 dienas vai 6 stundas dienā, vai arī nesēdēt pie datora, bet tā vietā iet ražotnē un palīdzēt savai komandai, motivēt to, risināt problēmas, nevis sēdēt pie datora. Šādus un līdzīgus stāstus jūs dzirdēsiet raidījumos arī turpmāk, jo mēs aicināsim ciemos gan uzņēmumus, kas ir sasnieguši šādus rezultātus. Mēs runāsim arī par pārmaiņām, par pārmaiņu vadību, jo viss šis, kas saistās ar procesu maiņu un digitalizāciju, šīs ir pārmaiņas, un tās ir brīžiem arī ļoti būtiskas un lielas pārmaiņas uzņēmumos. Un runāsim par to, kā motivēt cilvēkus iesaistīties, samazināt pretestību, motivēt arī pašu vadību iesaistīties šajos procesos, jo veiksmīgas pārmaiņas vienreiz, viņas ģenerē veiksmīgas pārmaiņas arī turpmāk. Bet ja pārmaiņas vienreiz ir bijušas ļoti neveiksmīgas, tad cilvēkiem paliek tā sliktā sajūta, un nākošās pārmaiņas uzņēmumā viņi jau uzņem ar lielāku pretestību un negatīvāku attieksmi. Šis ir podcasts Strādā gudri, nevis smagi. Šo podcastu jūs varat klausīties YouTube, Apple podcastu un Spotify platformās. Aiciniet savus draugus un paziņus, kuriem varētu būt interesanta šī tēma. Ja jums pašiem šī tēma ir interesanta, tad piesakojiet un tiekamies nākamajos raidījumos. Strādā gudrāk, nevis smagāk.